Ja ieskaita lekcijas Rīgas Tehniskajā universitātē, gatavošanos lekcijām un darbu Organiskās sintēzes institūtā, vismaz 10 stundas diennakts gaišā laika Annas dzīvē aizņem ķīmija. Jā, Annai ir tikai 19 gadu, tomēr viņa jau skaidri zina, ko vēlas sasniegt un ikdienu spēr soli tuvāk sava sapņa īstenošanai. Man pirmie ķīmiskie eksperimenti sākās jau, man liekas, ka bērndārza laikos, kad es jaucu kopā neiedomājamāko sēdienus, piemēram, Coca-Cola ar medu un skatījos, kas tur sanāks. Spilgtākie kulinārie bērnības eksperimenti vienmēr bija tie, kas bija vairāk piedeguši. Par zinātnisko eksperimentu laikā cietušo virtuves inventāru Annas vecāki nav bārušies. Par maniem kulināriem eksperimentiem neko lielu jau neteica, tikai vienmēr brīnījās, kā es varu ēst kopā jocīgas lietas, jaukt kā, piemēram, pienu ar siļķi. To droši vien grūti iedomāties, bet man likās interesanti likt visu kaut ko kopā un skatīties, kas sanāk. Tas, ka ķīmija ir zinātne, kurai pieder Annas sirds, meitene saprata 11. klasē, kad skolā izstrādāja zinātnisku pētniecisko darbu, kura praktisko daļu Anna veica Organiskās sintēzes institūta laboratorijā, savā tagadējā darba vietā. Tā pa īstam es to sapratu tad, kad es biju aptuveni pusē savām pētnieciskajām darbām. Kad es varēju, katru dienu nācu uz šejieni, un tad varēja tiešām darīt tās lietas un saprast, cik daudz vēl ir iespējams darīt un kā tas patiešām dzīvē izskatās. Annas darba nosaukums parastiem cilvēkiem ir visai grūti izrunājams. Jaunu nesimetriski aizvietotu 1,4-dihidropiridīnu sintēze, to ķīmisko un elektroķīmisko īpašību izpēta. Kā skaidro Anna, viņas darba mērķis bija iegūt vielu, ko varētu izmantot tādu medikamentu ražošanai, kas palīdzētu sirds un asinsvadu slimību ārstēšanā. Tagad Anna savu iesākto darbu turpina. Saprotot, kas šeit notiek, ir iespējams vairāk vai mazāk prognozēt, ko viela darīs cilvēku organismā. Vai tā, sadalīsies, vai pārveidosies par kādu citu vielu, vai paliks tāda, kādai tai jābūt. Ja lielākajai daļai cilvēku datora ekrānā redzamā līkne neko neizsaka, Anna tajā redz ko citu. Annas zinātniski pētnieciskais darbs ieguva pirmo vietu pilsētas un valsts mēroga zinātnisko darbu konkursos, un Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs to ieteica dalībai starptautiskajā izstādē Expo Science Europe, kas notika Maskavā. No dalības konferencē Annai palikušas vien pozitīvas atmiņas un kontakti ar citiem jauniem zinātniekiem visā plašajā pasaulē. Man tiešām pārsteidz tas, ka daudz darba bija tik augstā kvalitātē un arī ar pievienoto vērtību. Līdz ar to tas man zināmā mērā sniedz tādu pārliecību par to, ka gadi nav šķērslis zinātnē, kam ir vērtība. Lielākā daļa darbu konferencē bijuši zaļi. Piemēram, viens puisis no Meksikas bija izstrādājis darbu par to, kā uzlabot ceļu kvalitāti, izmantojot pārstrādātas plasmasas pudeles. Līdz ar to ir iespējams gan pārstrādāt pudeles, gan arī dot labumu ceļiem. Annai konference deva jaunus iespējas un jaunu sparu strādāt. Tajā Anna varēja piedalīties ar Labie darbi LV komandas atbalstu, jo valsts skolēnu dalību šādās konferencēs neapmaksā. Anna gan Labie darbi LV konkursa balsošanā finansējumu neieguva, taču sapni palīdzēja piepildīt cilvēku ticība Annas darbam. Projekta Labie darbi LV galvenā ideja ir tāda, ka visa sabiedrība ir iesaistīta šajā projektā, un to, kas uzvarēs, kas nē, ne tik daudz izsaka SMS Kredit LV vai Draugiem LV, bet gan visa sabiedrība kopumā. Tad uzvar projekti, kas ir saņēmuši vislielāko sabiedrības atbalstu mēnešu laikā, iegūto balsu skaitā. Taču ir papildus iespēja, kad SMS Kredit LV sadarbībā Draugiem LV mēneša beigās var izvēlēties kādu no projektiem, kas nav iegūs nepieciešamo balsu skaitu, lai tiktu atbalstīts materiāli. Mums ir tā iespēja šo te projektu izvēlēties un atbalstīt viņu no papildus līdzekļiem. Šo projektu mēs tiešām gribam atbalstīt, jo mums likās, ka ne tikai īstermiņā no tā būs labums, bet arī ilgtermiņā iespējams tieši šī konference varētu palīdzēt šai meitenei kaut kādā veidā savus mērķus un talants vēl vairāk sasniegt, un viņa iespējams nākotnē būs Latvijas nākamais ķīmiķis, kas saņems Nobela miera prēmiju. Jaunā zinātniece ir mērķtiecīga, centīga un apņēmīga. Viņai ķīmija ir aizraujoša pasaule, kurā vēl tik daudz neatklāta. Tas zināmā mērā ir tāds izaicinājums. Tikt galā ar to vielu, ko tu gribi sintezēt, un patiešām to dabūt gatavu, un ka tā pretojās un nekāda nav iespējams to iegūt. Un tad ir jāizmēģina tūkstošiem dažādu citu veidu, kā to varētu gal galā iegūt. Un tas tiešām ir tāds tā kā augstāks izaicinājums, ko gribas
pieņemt un pārvarēt. Jaunu vielu sintizēšana un zāļu radīšana ir ilgs process. Tas prasa lielu pacietību un darbu. Paies vismaz 10 līdz 15 gadi, līdz piepildīsies Annas lielākais sapnis. Katram sintētiķim, man liekas, ka ir tāds sapnis, ka kādreiz to vielu, ko viņš ir sintizējis, ir ieraudzīt jau gatavā formā aptiekas plauktā kā gatavs zāles. Un tad es varētu savai vecmāmiņai teikt, ka lūdzu, te tev ir zāles, no kurām tev paliks labāk un tās sintizējies. Ilze Jansone, Renārs Muskars, Tautas balss.